Vai tu zini, kurās valstīs visbiežāk nevarēs norēķināties ar karti? Es domāju, ka tās noteikti būs Dienvidamerikas valstis. Okay. Varbūt kādas Vidusāzijas valstis. Tur tikai skaidrā naudā, ja? Nu, vēlams, vai līdzi. Okay. Paskatīsimies, ko teiks citi kolēģi. Tikko atgriezos no Tadžikistānas, norēķināties ar karti nekur nebija iespējams. Un kā tev gāja Amerikā ar karti? Norēķiniem ar karti? Vismaz Ņujorkā bija divas cenas lētāk, bija skaidrā naudā dārgāk ar karti. 3,5% rēķināja uz augšu. Nopietni? Problēma. Ārzemēs norēķināties ar karti kādā ceļojumā? Bija Berlīnē. Berlīnē? Atlidojām uz Berlīni un ar karti nevarējām nopirkt vilcienu biļeti. Labi, ka man skaidra nauda bija. Etiopija un Dienvidsudāna. Okay. Vai es tur biji? Jā. Kāda tev pieredze ārvalstīs? Ar ko? Problēmas norēķināties. Vai tev ir bijušas tādas problēmas? Ceļojot. Turcijā, Stambulā problēma nav, bet kur ar tos ir sarežģītāk. Okay. Tu biji Indijā. Tu biji problēma? Jā. Jā. Cik atceros, Melnkalnē un Albānijā labāk skaidra nauda līdzi. Skaidra nauda vajag vienmēr, kad dod zaļam naudu. It īpaši Itālijā. Paldies! Daudz Kāda starpība? Ar karti vai skaidrā naudā? Par mani jau viss samaksāts.